Sveiki! Latviešu sociālo tīklu vidē ir izcēlies vēl viens skandāls. Šis, atšķirībā no Kiviča un Neida batla, nav vienkārši hype vilnis, jo šajā konfliktā tiek iesaistīti arī reāli draudi ar izreikināšanos reālajā dzīvē. Video būs par nesen notikušo konfliktu, kas tā īsti nav noslēdzies joprojām. Tas aizsākās starp youtuberu Trako latvieti un reperi Nātri, taču vēlāk pārauga vēl nopietnākā konfliktā, kad aizstāvot Nātri, tajā iesaistījās bokseris Kristaps Zutis. Kā iesākās šis konflikts un kā tas eskalējās tālāk? Kurā brīdī konflikts nonāca pat līdz braukšanai uz dzīvesvietu un draudēšanu? Daudz interesantu detaļu un nedzirdētu informāciju jūs uzzināsiet video turpinājumā. Sākumā pastāstīšu par šī konflikta pirmo etapu. Viss sākās ar to, ka Nātri intervijā ar Edgaru Aivaru negatīvi izteicās par Trako latvieti un to, ka viņš viņam nepatīk. Trakais latvieti. Man taču izveids traks. Man nepatīk. Es viņam to var arī sejā pateikt. Man liekas, viņš tāds oportunists. Es tur sudraba sirds, kad te koncerti bija, viņš tur tam sudraba sirdim tika 5. ritens. Es pēc tam atcerējos, ka man teica tas turci. Man liekas kaut kāds sežā ļotnišķi. Ne, viņš man neko nav izdarījis. Man nav nekāda naida pēc viņu. Vienkārši man viņš liekas tāds, kur siltāk, tur esmu es. Tam sekoja daži Trakā latviešu Instagram storija, kuros viņš Nātras virzienā izteica provokatīvas lietas. Neko nav izdarījis, bet viņš man nepatīk. Man arī tavs faces nepatīk. Viss kārtībā. Tādējādi izprovocējot, ka Nātra viņam piezvanīja un dusmu uzplūdā piedraudēja. Saistībā ar šo zvanu Trakais latvietis nolēma uzrakstīt iesniegumu policijā par draudiem. Karoči, šitā huiņa mani aizskāra un es izlēmu viņu sodīt par to. Es vienkārši viņu juridiskā formātā parādīšu viņam, kad nevar tā izturēties pret cilvēkiem un kaut ko draudēt. Kā apgalvo pats blogeris, tad tas esot bijis veids, kā viņš gribējis pārmācīt reperi, lai viņš turpmāk aizdomātos pirms kādam draudētu. Es personīgi uzskatu, ka tas bija lieki un nevajadzīgi. Tāpēc arī saprotu Nātras emocionālos izteikumus pēc šīs iesteiguma lietas, jo viņam šāda rīcība liekas nepieņemama. Lai vai kā, tas viss tālāk kalpoja par vienu no galvenajiem iemesliem šī konflikta pāraugšanai jau nopietnā skandālā. Pēc šī iesteiguma par Nātri abu starpā sakoja vēl dažādi savstarpēju vārdu apmaiņa, kā arī Nātri intervijā ar Edgaru Aivaru dokumentēja abu konfliktu, pastāstot savu redzējumu par to un kāpēc konfliktā iesaistījās Zutis. Kur šajā visā stāstā parādās Zutis? Viņš pārvērš, protams, lai viņam būtu hypes, kad lielais Zutis ir tagad viņam uzbrucis sportists, profesionālais bokseris, kad viņš labu gribēdams pastabīties aizstāvēt mani šitajā situācijā, ja ir nonācis kaut kādās krustugunīs, kur vispār trakais, kas sāk dedzināt virsū bez bailēm Zutim. Ja tu esi kaut kā skatījies internetā kaut ko mazliet par Zutu un zini par Kristapu Zuti mazliet, es domāju, ka tu ļoti labi zini. Zuts ir viens no tiem cilvēkiem, kā čigāns, viņš, ja tu viņam esi draugs, tad baigi labi, bet ja tu esi ienaidnieks, sārgies. Trakais latvietis, manuprāt, nedaudz par asu uztvēra un reaģēja uz reperu izteikumiem intervijā, kas bija adresēti viņa virzienā. Konkrēti Nātriem nepatika tas, ka Trakais ir pircis tekstus savām repa dziesmām. Attiecīgi no viņa vēlāk sekoja provokatīva Instagram storija saistībā ar izteikumiem. Nātri varēja arī neatbildēt uz tiem, un youtuberis savukārt varēja nerakstīt iesniegumu par telefonu zvaniem, kā arī vispār nepublicēt šo strīdu internetā. Tad tas arī nepaliktu publisks un neizvērstos plašāk. Abi mierīgi varēja izvairīties no šī visa, ja būtu vienkārši viens otru noignorējuši. Bet nu labi, ejam tālāk. Par nopietnu skandālu šis viss pārtapa brīdī, kad aizstāvot Nātri, konfliktā iesaistījās bokseris Kristaps Zutis. Šī iesaistīšanās pārauga jau Trakā latvieša un Kristapa Zuta personīgā konfliktā. Pēc intervijām ar Edgaru Aivaru saistībā ar šo konfliktu varētu domāt, ka strīds risinās galvenokārt starp Nātri un Trako latvieti, un to, ka Zutis ir tikai vienas no konfliktējošām pusēm aizstāvis. Tomēr patiesībā par šī strīda galveno figūru Nātras vietā kļuva tieši Kristaps Zutis. To apliecināja vairāk pavērsienu un fakti, kas notikuši pēc tam, kad Nātras un Trakā latviešu konfliktā iesaistījās bokseris. Sākšu ar to, kā sākās skandāls starp Trako latvieti un Kristapu Zuti. Tātad, kā jau minēju iepriekš, Zutis sākotnēji iejaucās, jo vēlējās aizstāvēt Nātri. Kā savā Instagram live iejaukšanās iemeslu komentē pats Zutis, viņu visvairāk satracinājis fakts, ka Trakais latvietis uzrakstīja iesniegumu policijā par jau pieminēto Nātri zvanu un draudiem. Neilgi pēc tam Zutis nolēma doties uz Trakā latviešu dzīvesvietu, lai parunātu ar viņu, jo viņš, kā apgalvoja pats, telefona sarunā ar Trako latvieti tika izprovocēts. Tomēr pēc video fragmenta, ko tūlīt redzēsiet, kļūst saprotams, ka viņa braukšanas mērķis bija kas vairāk kā tikai aprunāties.
Latvijas. Viņš domā, ka viņa dubultsots viņu pasargās no lauzda žokļu, jo es jums varu apsolīt to, ka tad, kad es viņu satikšu, es noteikti viņu iebraukāšu. Mēs tiešām varam kādā brīdī atbraukt un nopērtēt. Tā kā skaties uz aizmuguri, izslēdz vakarā gaismu, sēdi istabā un skaiti tēvreiz, jo tu jau pats mums pateici, kur tu dzīvo. Te nu ir tā robeža šķirtne, kas šo konfliktu nodala no Nātras un trakā latviešu uz reāli naidīgu bīfu starp Zuti un trako latviešu. Pirmkārt, Nātra ir reperis, nevis pieredzējis cīņu sportists. Otrakārt, Nātras status neaizliedz kādam piedraudēt, turklāt, kā viņš pats intervijā teica, viņš gribēja parunāt kā rajona pacens ar rajona pacenu. Uzskat, ka Zutim, kā atpazīstamam sportistam, būtu jābūt nedaudz piezemētākam. Kaut arī viņš pats sev pozicionē kā rajona pacenu, viņš ir un paliek bokseris Zutis, kurš uzreiz izslēgs jebkuru nepieredzējušu pretinieku. To apzinās viņš pats, un to apzinās arī visi citi. Savukārt Nātra nav nekāds rūdīgs fighters, kas kautiņa gadījumā kādu varētu smagi satraumēt ar vienu sitienu. Tāpat tāds nav arī trakais latvietis. Tomēr to viegli varētu izdarīt Kristaps Zutis. Arī pats Nātra intervijā saka, ka nemaz nekautos, pat ja abi satiktos. Esmu pat 8 gadus jaunāks. Es neesmu boksers. Vardarbība ir iespēja numur 2. Man gudrs vecs viens iemācīja. Šajā situācijā es būtu pasmējies, paņirgājies par viņu, un mēs būtu šķīrušies. Un treškārt, cik man zināms, tad neko sliktu blogeris par Zuti nemaz nebija teicis, pirms viņš neiesaistījās konfliktā. Kā arī pēc iesaistīšanās tajā gāja daudz tālāk nekā pats Nātra, kura dēļ viņš sākotnēji vispār iesaistījās šajā visā. Un galu galā ne jau Nātra bija tas, kas devās apciemot trako latvieti. Tieši šie fakti man liek izcelt viņa rīcību. Zutis tev zvana. Jā, sveiki. Sveiki, es tev gribēju pateikt to, ka tu saņemsi kompensāciju. Tā būs tāda pienācīga kompensācija attiecīgi par visiem taviem izgājieniem, vīboliem un vispārējo. Var arī par šito uzrakstīt iesniegumu varbūt tās. Es tev netaisos nobiedēt, es tev apsolu kompensāciju. Tu pafiltrē, tu pazarē, tad tu paēvē. Klausies, tev būs jānosēdās. Es tev nosēdināšu, sklētu pa bazari, es tev nosēdināšu. Es tevi zaļo palaidīšu. Bebesis, tu... Jā. Nu jā, te ir daži labi galīgi prātiņi izkūkojuši. Es sēžu ar meitu divatā mājās, man zvana Zutis, sāk draudēt. Galvenais, kad es nevienam neko neesmu izdarījis. Viss, ko droši vien es esmu izdarījis, aizskārs personīgā svarīguma izjūtu. Nu tā, man tagad nakts vidū jāved bērns pie mātes. Pēc viņa draudiem pa telefonu es iešu ar meitu pie viņu uz tikšanos. Protams, es savācu meitu un aizvedu viņu pie mātes. Braukšana pie trakā latviešu kāpņu telpas ar draudiem. Kas no tā tika iegūts? Iesniegums policijā. Ja gadījumā ar Nātri es neredzēju pamat rakstīt iesniegumu, tad šajā gadījumā šādu rīcību jau var pat saprast. Tiesa gan jāpiezīmē, ka nav dūmi bez uguns, jo arī trakais latvietis savos storijos apvainoja Zuti, ka tā vietā viņš varēja arī izvairīties no apvainojumiem. Savā Instagram live Zutis apgalvo, ka netaisās viņu piekaut, bet gan nopērt. Katrā ziņā tas lietas būtību īpaši nemaina. Ņemot vērā to, ka Zutis ir Latvijas mērogā slavens sportists, jājautā, vai tas gadījumā nebija lieki no viņa puses promotot šo strīdu un izlikt publiskai apskatei konflikta detaļas, kā piemēram zvanus ar draudiem. Godīgi sakot, es vispār nevienā vietā neredzu to, kāpēc šis viss Zutim bija vajadzīgs. Viņš tikpat labi varēja aiziet un padauzīt boksa maisu, jo no tā būtu lielāka jēga nekā no šī visa konflikta. Boksera aizstāvībai gan būtu jāpiemina tas, ka strīda karstumā trakais latvietis sazinājās ar Kristapu Zuti treneri un pastāstīja par šo konfliktu. Pagalma puika. Nu mēs parunāsim ar cienījamiem treneriem, vai viņiem ir vērts trenēt tādus piena un pagalma puikas. Bokseris par šādu rīcību saniknojās ne pa jokam, un viņu var arī saprast, jo nu nevajadzēja pīt iekšā ar konfliktu nesaistītus tuvus cilvēkus, vai tie ir radinieki vai personīgie treneri. Runājot par šo konfliktu iesākumu, jāsaka, ka Nātra brīdī, kad zvanīja trakiem latvietim, nebija iedomājies, ka viņš vēlāk visu publicēs un līdz ar to konflikts pārtaps par ko lielāk, nekā tas bija domāts. Kad konfliktā iesaistījās Zutis, viņš gāja vēl tālāk nekā Nātra, apzinoties savu spējas un to, ka viņš ir arī atpazīstams sportists. Uzskatu, ka Zutis mierīgi varēja iztikt bez iesaistīšanās, jo viņa jau sākotnēji neviens neapvainoja, un konflikts vispār bija starp diviem citiem cilvēkiem. Ko jūs domājat par šo visu situāciju? Rakstat komentāros. Visu labu!